Kā atšķirās tev tas pirmais cēliens pa parlamentāro sekretāru un tagad otrais? Tad bija cits laiks, varbūt tās aktualitātes kaut kāds pamainījās. Kā tev pašam liekas? Tas bija interesanti, jo 2014. gadā es ienācu no privātā sektora valsts pārvaldē. Tev, principā, sākumā vispār bija jāsaprot, kā strādā valsts pārvalde. Jo daudz lietas arī joprojām, gan no birokrātiskā viedokļa, joprojām klibo. Bet tas bija ļoti laba skola, jo man tā laika priekšnieks un arī esošais priekšnieks Ulris Augusts bija ļoti liels palīgs. Attiecīgi, es visur uz reģioniem, visur braukāju viņam līdzi, mācījos, skatījos. Un ļoti labs laiks iekrita, jo, kā es jau iepriekš minēju, mēs kā prezidējošā valsts Eiropā bija intensīvi jāatbrauc uz Briseli, Eiropas jautājums jārisina. Līdz ar to tā bija tāda ļoti liela pieredze. Tagad otro reizi esot šajā amatā, protams, ir daudz vieglāk, jo man liekas, Labklājības ministrija ir vienīgā tāda ministrija, kur tiešām 8 gadu laikā 70% tie paši darbinieki ir palikuši, līdz ar to kompetences ministrijā ir. Un tā kā man ir jau pieredze un puses ministrijā pieredze, ir pietiekami viegli. Problēma jautājumi ir daudz, bet pietiekami viegli strādāt. Vecie kolēģi tādi sanākuši, un bet tev es skatos visi tie periodi, tas pirmais, tad prezidentūra, tagad ir, varētu teikt, ekonomiski spiedīgāki apstākļi. Tāds ugunskristības visu laiku sanāk, tāds politiskais pažarnieks sanāk. Viņi tur pastrādā, lielā nauda pa vidu, un tad atnāk rekur atkal izstrept vai pareizāk sakot uz darbu, tā kārtīgi atnāk, ne? Jā, interesanti tas, ka Labklājības ministrija jau ir tērējošā ministrija. Mēs paši nopietni līdz ar to, ja politiski izdodas papildus līdzekļus iegūt un pierādīt, ka tiešām tur vai senioriem vai bērniem ar ģimenēm tas ir vajadzīgs, tad tu esi to papildus finansējumu dabūjis. Bet pa vidām bija iespēja pastrādāt 3 gadus satiksmes ministrijā kopā ar Uldu Augulu, kurš tajā laikā bija satiksmes ministrs. Tā kā ir interesanti.